Es teiktu skaidrs, ka tā vislielākā saruna ir pašam uz sevi. Kas ir tas īstais, kas ir tas virziens, kas ir tas mērķis. Protams, ka tev ir vajadzīga tā vistuvākā komanda, ar ko tu katru dienu celies un krīt un strādā, elpo vienu gaisu. Un, protams, ka šie cilvēki veido atbalstu tam, ko tu domā, ko tu dari, un tā ir kaut kāda veida korektīva tavām idejām. Bet demokrātijā lēmums pieņem visi kopā, un šeit ir ļoti svarīgi, ka vadītājs neatnāk ar vienu vienīgo pareizo patiesību, ko viņš ir izdomājis savā vai savā šaurajā lokā. Tā tas nevar strādāt. Varbūt no tās tavas idejas aizies 75%, bet viņi vienalga ir pareizā virzienā. Tad lēmums ir tas, ko visi kopā var pieņemt, kur ir šis te konsensus vienošanās, un es domāju, svarīgi ir noturēt virzienu, bet nav svarīgi kādām bērnam trīcēt un drebēt, kad tu nedabūsi to 100%, kas tev likās. Galvenais ir virziens.